Sveiki, draugi! Esiet sveicināti jaunajā video. Šodien turpinājums pagājušajam video. Protams, atrodamies pie Peipus. Nākamā diena, pārnakšņojām, un šodien ejam Raudās. Vakardien sabarojām. Esam aptuveni kaut kādus 800 metrus no krasta uzbarojuši. Atradām tur smuku tādu vietu, kur no sekla aiziet dziļums. Pirmais. Cerības jau lielas. Šodien mēs ar Eināru laikam vienā teltī makšķerēsim blakus. Un Artis turpat netālu. Skatīsimies, kaut kas jau jādabūn ir. Ja nebūs Rauda, katrā gadījumā iesim uz Asari. Un ierakstiet komentāros, kā jūs patīk Peipusa cope. Tas ir fantastika. Cerams, ka šodien turpināsies. Labi, ejam līdz ar gaismiņu. Pirmo esam izlīduši ārā. Gatavojamies. Viss notiksies. Vai ne, Einār? Jā, stabili. Viss būs, jāķer tikai. Raudai jābūt pienākušai. Dziļums 5 metri, 5,5. Šādā copē, ka brauc uz Peipusu ragavas, obligāti ir ragavas, jo, kā mēs vakar bijām iegājuši 2,5 kilometrus iekšā, un pēc tam tas loms vēl jāizved ārā. Tā kā tas tāds ieteikums. Ragavas ir obligāts pasākums. Ja man likās, ka viegli atradīsim, kļūdījos. Tomēr ir bišķi sniegs papūsts, lai arī nesniga. Un lūkas vēl pat aizsalas. Super. Āliņģi vaļā. Te kaut kur manējie. Iekārtojāmies jau. Redz, ko Eināram 2 makšķerītes. Man šeit. Te to punktu vakar uzbarojām tieši. Smuki. Viņš praktiku ielicis, skatās, kā ziltiņa ceļās, un dabūja jau pirmās. Asarīti izvilka vienu, nepārāk lielu, un tikko raudiņu jau. Redz, ka ir peipusniece. Šitā vēl zīdainas peipusē. Jā. Jā, šodienas mērķis šitādas pieskaldīt. Starp citu, kas kanālam seko jau ilgāku laiku, zina, kad es vasarā vācu naudiņu kūpinātavai, un kūpinātavu beigās man uzdāvināja, un palika man tā naudiņa pāri. Tad bija doma pirkt vai nu dīperi, vai nu dronu. Visu laiku bija tā dilema, ko darīt, un nopirku dīperi, bet ne par to naudu, ne par to saziedoto naudu. Tā vēl joprojām stāv, un ierakstiet komentāros, palīdziet man izšķirties. Varbūt ziemas urbi nopirkt normālu, jo man tagad doma ir vairāk pamēģināt pastaigāties uz līdaku, uz balansieriem, un tur ar parasto to rokas urbinu, tur nebūs aršana. Man agri vai vēl tāpat vajadzēs mašīnu. Jo ar dronu ir tā, ka ir forši, protams, tie kadri būs smuki, bet ir viens, bet bieži es makšķerēju tādās vietās, kur īsti negribas atklāt, kas tā pa vietu, jo, zinat, cik mani skatās, un pēc tam tur nevarēs tikt klāt normāli, pats nevarēšu nemaz tikt. Tāpēc es no drona baidos, jo paceļot dronu augšā, tur, mierīgi var atrast, kas tā pa vietu, tur pēc upes līkumiem, pēc kaut kāda apvidus, pēc sūnām pat uz kokiem var pateikt, kurā virzienā jāskatās. Tā kā, ierakstiet komentārā, palīdziet man izšķirties. Bet dīpers man ir dīper čirp. Telefonu paņēma ieliku reku šādā maciņā, ūdens necaurlaidīgā. Nāca man līdz brienam kostīmam. Citi viņu liek uz kakla. Forši, kad copi var atlaist vaļā telefonu un nekur neiekrīt ledū un ne āliņģī, vēl nedod Dievs, bet karājas uz kakla. Un kā tā pati bumbiņa strādā, to jau noteikti daudzi redzējuši ir. Te var izvēlēties režīmu. Krasts, laiva, ziemas makšķerēšana, ēsmas laiva. Es paņēmu ziemas makšķerēšanu, ko malā ir šāda tipa. Tas tā kā aplītis, un tad redz, ka zīmē grunti, to viņš aizīmēs visu te pilnu. Un malā te vēl var redzēt frekvenci. Redz, ka te ir cietāks, bet ziltiņu nekur nerāda pagaidām. Paskatieties, kā, redz, ko varēs redzēt. Es paņemu makšķerīti,
Reku apakšā iet līnijas. Tādas dzeltenīgas līdz ar grunti piepaceļu. Reku mormišku sāku spēlēt. Redziet, kā līnija reku uzrauš augstāk vienu. Redziet, kā zīmē līniju pakaļ. Tā ir mormiška ūdenī. Tūlīt uzraušu augšā un nometīšu lejā. Redziet, kā viņš smuki uzzīmēja, kurus uzcēl augšā nometu lejā. Interesanta lieta. Ieslēgšu tā, kad zivis pienāks. Tā kā mazam bērnam spēļmantiņa. Bija copa? Jā, arī redzēt zivtiņa pienāca. Pagaidām galīgi švakri. Cik mēs jau stundu jau apmēram sēdēsim, ne? Stundas laikā 2 zivis tikai. Pienāk visu laiku klāt. Paskatās virsū uz mormišku. Bišķi piepaceļ augšā mormišku, paspēlē, zivs paceļās līdz, bišķi un viss, aiziet prom. Uzmetīšu aci, kas tur īsti dzīvo. Kā ir igauniski te zivju nav? Kaine fiše. Nu bišķi gadījās tā, kad nekas neķērās. Mēģināju, vēl pasēdēju. Sanāk būtībā no 8 līdz 10. Tagad Einārs aizgāja prom. Un es sapratu, ka man nemaz urbis nav. Man urbis palicis mašīnā. Jā, stāsts tātad bija tāds, ka man urbis nebija. Un Einārs bija aizgājis un gāju tagad meklēt viņu. Atradu veiksmīgi. Nezinu, cik tālu no krasta, bet kaut kāds 1,5 kilometrs ir. Reku te ledus tāds sanesums. Toras igauniski sauc. Un redz, ko pats Einārs. Un paskat, kas te ir bijis, ko zivtiņu atradis. Slaktiņš. Tādi asarīši jau normāli. Un cilvēkam jau smaidiņš parādas kaut kur. Jā, tā. Viss notiek. Redz, ko man arī uztaisīja āliņģi. Mēģināšu tepat blakus. Kaut kam jābūt, ja nav raudas, ķeram asarus. Es skatījos, ka visi, kas pa dienu mums tur riņķī sēdēja, visi tagad nāca uz šito pusi. Laikam rauda neķerās. Varbūt viņi katru dienu vienkārši negribēs. Un šodien ir tā diena. Cerams, ka asari gribēs. Opiņā ir. Pirmā šīs dienas ieblieza, jā. Oj, un smuks asars. Nu, re, paskatieties, vai tas slikts asars. Un atkal uz to pašu salmo 3. numura bļitkiņu. Einārs tagad blakus uz mormišku strādā. Tad tās visas zivis arī izvilk uz mormišku, vai ne? Jā. Bet, nu, varbūt būs tā, kad lielāks izmērs būs uz bļitku. Protams, virsū asara actiņa. Brutāls veids, bet strādājoši. Vēl viens. Tas jau mazais. Ka viss notiek. Panāk dziļāk un asari dzīvojas. Ui! Šitādus mēs jau saucam pa asariem.
Vā, 200 nieciņš. Kamēr es valkāšu lielos asarus, varēsiet paskatīties, kā Einārs sporto. Vienu pēc otras valkājot kā ložmetējs. Labi ir, ka nomainījām vietu, jo asari ķerās gan Eināram, gan man. Redz, ka tas, ko pagaidām savilku uz bļitkiņu, pa lielam šī kaudzītei tādi, ko es gribētu laist vaļā, un šie jau tādi smuki ēdamie. Nu, šis jau vispār perfekts. Visi varētu tādi būt. Šie zem 100 gramiem. Visi. Eināram kaudzīte lielāka, izmētātāka, bet arī tādi ēdamie pāri, kas pa 100 daži. Uz mormišku gan, redz, ko viņam manāmi mazāki bija. Uz bļitku man tādi nebija. Un tagad pārgājis, uz ko tu esi? Uz mušu. Kas ir muša? Muša ir tas pats, kas Pērnavā. Tāda pati tipa mušiņa, kas karājās virs bļitkas. Un bļitka taisa putekli un tāda asars, ka lūp virsū mušām. Šīs ir speciāls darinātas roku darbs ar UV. Nu, rei, paskatieties, kāda sistēma sanāk apakšā, redz, ko pejpusā liek bļitku. Pērnavā ir tāds cirvītis, ko karina. Tad augstāk nāk reku viena tāda mušiņa. Un vēl viena mušiņa. Vakardien viņš izvilka tripletu uz visiem 3 āķiem reizē. Gan uz bļitku, gan uz mušām. Tās mušas viņas ir, kur viņas var nopirkt? Un viņas kaut kāds īpašās šitās ar UV? Šīs ir īpašās. Var iegādāties no Igora Ligalova. Viņš jums pasūtīs caur Omnivu līdz mājām. Maksā 5 eiro gabalā. Sazinieties ar Igoru Ligalovu. Tas ir Facebookā? Jā. Ja kādam vajag tālruni, tad iedošu Kristapam tālruni un viņš var pievienot. Ok, tālruni piemetīsim. Nu, interesants veids katrā gadījumā. Vismaz dažādība. Redz, ka uz mušu var, uz mormišku, uz bļitku. Šķērseni gan šodien neesmu licis, jo vakardien realizācija piegliboja. Asari sita, bet ne līdz galam. Paspēlēsimies nedaudz dīperi. Es jums parādīšu, kā izskatās apakšā un kā tie asari ceļās līdz, kā viņi skatās, bet neņem. Pagaidām mutes aizvērušās, nu jau kaut kādas pārdesmit minūtes. To bumbu likt tāliņģi ir tā bišķi nepatīkamas sajūtas. Liekas, ka noies pa burbuli. Redz, ko mēs varam redzēt, kā krīt lejā mūsu šķērsbļitka. Reku tā līnija. Redziet, tagad redz, ko 4,7 metri apstādināja. Redziet, kā viņš zīmē līniju. Nu, laižam uz grunti. Makšķeri ciet. Bišķi piepaceļam. Un redz, ko asars jau klāt. Jūs īsti nesapratāt līdz galam, jo asars pieskrēja. Redziet, ko es cilāju makšķerīti augšā lejā. To var redzēt mānekli un apakšā vesels bars ar asariem. Lītās kādu izvilksim. Tur viņi ir ļoti daudz. Visas tās sarkanās druknās līnijas ir asari.
Bet mutes ir cietiņai. Es, ko piepacelšu nedaudz augstāk, dēļ makšķerīti. Un asaris skrien līdz uzreiz. Neļaus viņam man normāli uzfilmēt smuki. Redz, ko es tagad makšķeri cilāju augšā lejā. Tas ir māneklis. Redz, ko šobrīd. Šī viļņotā līnija ir māneklis. Un redz, ko apakšā tā ir zivs. Tā līnija, ka tu nolaidīsim zivī pie deguna. Atpakaļ. Reku pielaidu bišķi tuvāk viņā. Viņas tulīt pacelsies. Atpakaļ pie mānekļa. Redziet, cik ātri norēģēja. Reku viņas pacēlās pie mānekļa. Un tagad būtībā ir blakus māneklim. Skatās uz viņu, bet neņem. Es nezinu, ko viņam tā mutē aizvērās. Uznāca koda migliņa. Ņirgājis pa manīm tas asaris. Kad ir ieslēgts dīpers, tad neņem. Kad dīperi izslēdz, viss notiek. Ja neķeras zivis, uzēdīs vismaz paši, ne? Jā. Šādas pakas, kronis. Šeit iekšā ēdiens. Manā pakā, piemēram, kartupeļi ar maltās gaļas mērci. Labākais ir tas, kad viņu var uzsildīt. Tur kāda ķīmiska reakcija. Kas tur ir iekšā? Karbīts. Karbīts. Pamēģināsim. Pirmo reizi kaut ko tādu mēģināšu. Biju iepriekš redzējis, kad ir, bet, redz, ka tādi. Tur ir tas karbīts. Tā. Iekšā. Šitā pakovī vienkārši? Jā. Tas karbīts atsevišķi tirgojas? Viņš mums nāca tajās. Šitās jau ir Viņš komplektā nāk tā kā? Armijas pakas. Šitās redzēju, ka arī Salmo būdē tirgojas. Kronis, paikas. Man jau rekurēģē. Jau vārās. Toču. Dūmi kūpa. Kaut kas skan. Reku vārās dūminā kārā. Cikiem ilgi tā jāvārs? Plus mīnus pāris minūtes. Jāuzsilda viena puse, tad var apgriezt paku otrādāk, un tad ir otra puse. Ir? Jā. Ka paši sāk ēst, tā uzreiz zivis ar sāk ēst. Kartupelīši. Labu apetīti. Labu apetīti, draugi. Vēl kādu asari noķersim. Kādu nezinu, cik lielu nezinu, bet vēl laiks ir. Baigi forši uzsildījis īstenībā. Bomba. Sēdi uz ledus un pusdienā siltu ēdienu. Galvenais garšīgs. Es taču teicu, ka būs kāds asars arī pēc pusdienām. Šodien baigi švakar salīdzinot ar vakardienu. Einārs aizgāja jau raudas meklēt. Teica, ka varbūt uz vakaru būs tomēr pienākušas. Tad es arī visticamākais vēl pāris asari. Pēdējās cerības, un tad iešu. Tomēr mēģināsim kādu raudiņu izmānīt. Jo baigi gribās. Bet tas arī redz, ka pienāk. Bet izvārs nav īstais. Varbūt vajadzēja iet tālāk iekšā.
šodien negribējās tik tālu brist. Oho, atkal smukāks. Simtnieciņš. Pulkstens 2. Sākšu iet uz krastu. Einārs aizgāja tajās raudās. Iešu laikam paskatīties, kā viņam iet. Varbūt kaut ko uzgājis būs un arī varēsim paķert vēl raudu. Bet asaros gājam uz šādi. Šodienu nevar salīdzināt ar vakardienu. Šie vēl daudz maz. Nu, otri galīgi ne. Tādi mazuļi ritīgi. Ķertos visi kā šis, un to es saprastu. Būtu vismaz forši. Būtu prieks. Bet nē, redz, ka. Un izskatās, ka uz asari tā visa tā hipotēze ir tāda, kad jo iet dziļāk, jo viņš ir lielāks. Vakar mēs bijām 2,5 kilometros, šodien laikam kaut kādā 1,5. Varbūt vajadzēja iet tālāk. Bet, nu, kurš lai to zina? Labi, aizējam, paskatīsimies, kā Eināram tur iet. Asari? Raudas no viena? Normāli. Nomaina vienos sasarus pret citiem. Esam jau krastā, atpakaļ pie mājiņas mūsu. Viss, taisīsimies uz mājām. Liels paldies, ka bijāt kopā šīs 2 dienas. Diezgan interesanti. Pirmā cope mūsu ārzemēs. Un visus kontaktus, gan mājiņas, gan arī tieši vietu konkrētu, kur mēs esam atzīmējuši apakšā aprakstā. Tiem, kam nav kompānija un nebrauc šādi uz mājiņām, negrib ar savu transportu braukt, ir pieejams autobus. Viņš no Rīgas attiet, manuprāt, atved pa 25 eiro uz ezeru, un tālāk jūs skatāties paši, vai kājām ejiet ezerā, vai nu arī sarunājiet, ka ieved iekšā, ja transports drīkst kursēt, jo tie arī ved iekšā ar transportu. Un tas ir baigi labs variants. 25 eiro samaksā, un šādi var iebraukt iekšā. Tas laikam arī viss šoreiz. Brauksim mājās. Mēģināšu asarus nokūpināt. Varbūt kādu kadru ielikšu. Paldies, ka skatījāties. Uzspiežiet īkšķīti, ja patika. Tad kādreiz mēģināsim atkārtot. Labi, čau visiem!